Matemātikas izaicinājums 8. diena. Parastā daļa negatīvā pakāpē. Pirms skatīties šo video, pārliecinies, ka zini, kā kāpināt parasto daļu 7. dienas video un kā strādā negatīvas pakāpes 3. dienas video. Izkāpināsim 2/3 mīnus 3. pakāpē. Mēs jau zinām, ka skaitītāju un saucēju var kāpināt atsevišķi. Pārrakstīsim to kā 2 mīnus 3 dalīts ar 3 mīnus 3. Mēs jau protam arī kāpināt negatīvā pakāpē. Skaitītājā sanāktu 1 dalīts ar 2/3, savukārt saucējā sanāktu 1 dalīts ar 3/3. Šādu daudzstāvīgu daļu būs daudz vieglāk uztvert, ja uzrakstīsim to ar parastu dalīšanas zīmi, proti 1 dalīts ar 2/3 dalīts ar 1 dalīts ar 3/3. Dalot parastās daļas, dalītājs ir jāgriež otrādi. Sanāks 1 dalīts ar 2/3 reiz 3/3 dalīts ar 1. Sareizinot, sanāks 3/3 dalīt ar 2/3. Izmantojot vakar apgūto īpašību, varam pārrakstīt kā 3 dalīts ar 2/3. Salīdzinot iegūto rezultātu ar sākotnējo piemēru, redzam, ka parastā daļa negatīvā pakāpē vienkārši apgriežas otrādi. 2/3 pakāpē mīnus 3 ir tas pats, kas 3/2 pakāpē 3. Formulas veidā to var pierakstīt, ka a dalīts ar b pakāpē mīnus n ir b dalīts ar a pakāpē n. Tas šonedēļ arī viss. Tiksimies ar jums atkal pirmdien.